precīzi atceros 3 gadus atpakaļ. Precīzi. Jūs neticēsiet. Roberts Pūrmalis bija precīzi tāds pats. Viņš ap kāju aptina. Tu atceries šito? Noteikti, kad ir bildes. Noteikti, kā var būt tik līdzība. Es teiktu, 3 gadus atpakaļ es redzēju tētim apgrēt. Kā var šito uztaisīt? Viņš vēl nebija piedzimis, kad viņš... Kāds stāv kopā. Lūdzu. Aplausi. Ok. Elma Zuze. Kā tev šodien patika? Stājies blakus. O, jau droši, jau runā labi, iepriekš neteica. Tāpatās, nu jau 5. vieta, kvadru 50 klasē, Dāns Pukaļskis. Ja jūs zinātu, kāds man priekšiem mazajiem cilvēciņiem pasniegt kaut ko to, ko viņi pelnījuši. Nu ko, lūdzu, 5. vietiņa. Stājies, te matā blakus, lai visi redz. Te pa vidiņu, lai tu tiktu visā bildēs. 4. vietā. Arņoms Petukuls! Arņom, kā tu latviski runā? Nedaudz. Arņom, tētis ir ziemeļnieks, vai ne? Normāli, paskaties vispārējiem krekliņos. Nāču, dot 5 visiem. Jā, 5, rekā 5. Meitenēm bučas. Ko ķepu stājies rītā? Nāc blakus, lai tevi redz. O, priekšā. Drīnieks, 3. vieta. Nē, Markus. Šitē, Markus. Tagad jau jākāp uz piedestālu. Kā augšā putrūpā. Ir pelnīts. Vai ne? 2. vieta. Mārcels Asinčīks. Marceli jau runāja visu laiku, viņš saka, plaiglabā gonka, viņš saka, plaiglabā izdevās. Bet 1. vietā pelnītī Ernests Reisons. Kāp augšā uz augstākā piedestāla, tu esi šodien pelnījis kāpt un stāvēt tur. Taču vēlreiz visiem atgādināšu vienu, dzeltenie karogi šodien visi tikai brīdināja. Vēlreiz saka, uz nākošo sezonu. Ja? Mācīsim visu pareizi. Nu ko, paskatāmies visu priekšā, kā ir. Un 3, 4, hip, hip! Ko man vairāk?